Esat sveicināti, mans vārds ir Normunds Rutulis. Interneta veikals 1A un kompānija Microsoft man uzticēja uz dažām nedēļām divas ļoti nozīmīgas ierīces. Viena ir Prestigio Visconti 3 planšetdators, un otra ierīce ir Nokia Lumia 930. Sākšu ar šo Prestigio planšeti lietotājiem, kuri netik daudz nodarbojas ar spēļu spēlēšanu, bet gan ar tādām kā office lietām, lai nezinu, sarakstītos ar saviem darbiniekiem, klientiem, draugiem, paziņām, sadarbības partneriem un izmantot arī internetu pārlūku. Tas ir ļoti veikls. Windows vide ir brīnišķīgi, ja šeit jaunais Windows 8 Internet Explorer, ja nekļūdos 11. versija, ir ļoti ērta, pieejama, veikla, kas ir tik svarīgi. Nu, un to visu jūs varat mierīgi lietot kā skārienjūtīgai planšetei, tā arī ierīcei ar klaviatūru. Windows vide ir ļoti brīnišķīga, es to lietoju visās savās ierīcēs, atskaitot telefonu, visur pārējās ierīcēs man ir Windows 8 vide, 8.1 vide, tātad diezgan pieejama, ātra darbīga, ērta. Šeit liels pluss ir tas, ka līdz ar šo planšeti jūs saņemat 1 gada licenci Office programmatūrai, tātad lietot visu Outlook, Word, Excel, PowerPoint un pārējās programmas jūs varat 1 gadu bez maksas pilnīgi oficiāli. Turklāt ar šo Office un šīs planšetes iegādi jums tiek dot arī iespēja glabāt savus failus OneDrive mākoņu serverī veselu gadu. Vismaz 1 terabaita apjomā. Tas ir milzīgs apjoms, es nezinu, ko tur var glabāt 1 terabaita apjomā, bet tāda iespēja jums ir. Un, protams, ja ir gadījumā arī kāda cita ierīce, kā piemēram šis Nokia Lumia telefona aparāts, jūs varat lietot saderīgi abas divas ierīces, izmantojot šo OneDrive mākoņu pakalpojumu, lai glabātu failus, jeb kādu citu informāciju, kas jums nepieciešams, vērt vaļā vienā ierīcē, glabāt citā ierīcē un otrādi. Nokia Lumia 930. Šķiet, ka viens no spicākajiem Nokijas aparātiem, ja ne pats spicākais. Es citus Nokia aparātus neesmu turējis rokā un arī ar tiem dzīvojies vairākas dienas. Šis man kā tādam lielam Android cienītājam ir vislabākā alternatīva Android un iPhone ierīcēm. Te nav nekādu papildus konfigurācijas iespēju, nav iespēja pat diaktriskās zīmes pagarināt vai paildzināt to nospiešanas ilgumu. Kā nu ir, tā nu ir. Viss ir diezgan vienkārši. Instalēt ir vienkārši, noinstalēt tikpat vienkārši arī jebkura programma. Lietot ir ļoti ērti. Un arī šeit, protams, ir tāpat iespēja, kā jau minētajam Visconti 3 lietot Microsoft mākoņu pakalpojums OneDrive, kas ir ļoti ērts un ar vienu attīstās, jo OneDrive pakalpojums atšķirībā no tā, kas notiek pirms gada, piemēram, tagad ir pārceltas serveris tepat uz Austrum Eiropu no Amerikas. Līdz ar to visi šie augšu pielādes un leju pielādes procesi ir daudz ātrāk, un patiešām es rekomendēju šo servisu. Ja vienu laiku labākais bija Dropbox, tad tagad es uzskatu, ka labākais ir OneDrive pakalpojums, kur es pats lietoju, un rekomendēju arī jums lietot, ja vien ir nepieciešamība pēc dažādu failu glabāšanas kaut kur tur augšā mākonī.